Sveiciens podkastā Ultraspēks! Ieskrienam jaunā mēnesī ar jaunu Ultraspēka epizodi. Pirms kāda laika tikos ar Lindu Boldāni, kura dalījās savā pieredzē par marta beigās izcīnīto otro vietu Tenerife Blue Trail 110 km distancē, kuru viņai izdevās veikt nepilnās 16 stundās. Lindas skriešanas kontā ir arī tādi skrējieni kā UTMB 170 km, divreiz veikta CCC 100 km trase, Vilkaču maratons, Stirnabuka vilka distance un citi taku ultramaratoni. Līdz šim Linda 3 reizes ir pārstāvējusi Latviju pasaules čempionātā taku skriešanā, un šobrīd viņa gatavojas nākamajam startam rudenī. Linda skrien, lai būtu dabā, justu brīvību un meklētu piedzīvojumu. Bet tieši viņas ultraspēks ļauj kāpt uz sacensību piedestāla. Kāds tas ir? Klausies Lindas ultraspēka stāstā. Šis ir tas laiks, kad skrējēji, varbūt kāds gatavojas savam pirmajam maratonam, kāds vēl domā, ko īsti darīt ar šo sacensību sezonu, bet kāds jau ir paspējis noskriet ultramaratonu un kāpt uz piedestāla. Šodien man ir liels prieks ultraspēkā satikt Lindu. Sveika! Čau! Nu ko, apsveicu jau sākumā tevi ar vissvaigāko tavu startu Tenerife Blue Trail, 2. vieta. Lielisks panākums, bet, protams, kā jau visiem jāsāk ar saknēm, kad un kāpēc tu sāki skriet? Jā. Tas stāsts sākās diezgan sen. Un es nāku no Gulbenes, un es agrāk, man šķiet, kaut kādos 13 gados, es spēlēju futbolu meiteņu komandā. Tas beidzās, un tad man vajadzēja alternatīvu, ko darīt Gulbenē. Un kaut kā tīri dabiski es biju sapratusi, ka tā kustība man ļoti palīdz tikt pāri visādiem stresiem, vai vienkārši arī sajusties dzīvīgāk, kaut kā sajust to dzīves garšu arī pat jau Gulbenē esot. Un man ir ļoti spilgts atmiņas, kā es vēl joprojām tur vēlos vakaros, bez nekādiem tur Garminiem, bez nekādiem lukturiem, bez nekā, vienkārši skrienu tur pa to ceļu un zemes ceļu, un tur es sastopu stirnas, un es vēroju saulrietus. Un tas viss kaut kā tā saistās ar tādām dziļām sajūtām un saslēgšanos ar dabu, teiksim tā. Kaut kā tas tad arī sākās. Pēc tam es pat, godīgi sakot, es neatceros, kāpēc es pirmo reizi arī pieteicos uz Rīgas maratonu, bija 5 km distance. Aizbraucu, noskrēju, bija forši, pūlis, viss skrien. Un tad kaut kā vēl arī mācoties vidusskolā, es pieteicos arī pusmaratonam. Kaut kā pēc tam arī, tas viss pārauga mazliet tādā daudz, ne mazliet, bet regulārākā skriešanā, un vienkārši tas, principā, man ir bijis lielākoties kā tāds spriedzes, stresa vadīšanas rīks, teiksim tā. Pieminēji to, ka bija futbols sākumā, tas beidzās, sākās skriešana. Kā tu atceries, kāpēc tieši skriešana? Jo ir taču vēl tik daudz dažādu veidu, kā kustēties. Jā, tas ir labs jautājums. Man šķiet, ka tas vairāk bija saistīts ar pieejamību vienkārši, jo man jau bija botas, man neko citu īsti nevajadzēja. Un tad es arī skrēju kaut kādos tajos kokvilnas šortos un krekliņos un tam līdzīgi. Un tāpēc man arī tas tik ļoti patīk, ka īstenībā neko daudz jau nevajag dienu. Un skaidrs, ka šobrīd tas ir citā līmenī un visāds tur somas un nūjas un vēl sazin kas, bet pamatā jau īstenībā to nevajag, lai kustētos uz priekšu. Un kaut kā tas likās tik vienkārši un kaut kā tā. Pieminēji pirmo pusmaratonu. Kā tu atceries vispār, vai tev bija nojausma, kā sagatavoties šādam skrējienam, vai tu vienkārši pieteicies, trenējies, noskrēji? Principā otrais variants, jo es nekad tam neesmu piegājusi arī tā ļoti strukturēti. Un man patīk tā brīvība un tā iespēja izlemt, kur es gribu pagriezties savā maršrutiņā vai cik tālu, cik ātri paskriet.
Un, jā, tur man šķiet, es piedzīvoju to savu pētnieka garu, teiksim tā, kas vienkārši tiešām nesos tur, kur man acis rāda, kur man gribas, vienkārši tāpēc, ka gribas. Un, jā, kaut kā tā, un tad arī tas pusmaratons īsti nebija nekas tāds, kam es specifiski gatavojos. Es pat, godīgi sakot, īsti neesmu pārliecināta, vai es pirms tam biju pat noskrējusi 20 kilometrus. Bet kaut kā tā apziņa bija, ka es šo varu izdarīt, un kāpēc ne? Bet vai te uzrunāja sacensību formāts, ka tu tomēr izvēlējies piedalīties kaut kur, ne tikai vienkārši skriet, kā iepriekš stāstīja? Jā. Man šķiet, ka man uzrunāja tas, ka ir iespēja skriet kopā ar citiem cilvēkiem arī. Un jā, kaut kādu oficiālu rezultātu iespējams gūt. Kaut kā tā. Jo, jā, laikam tā. Kas bija tas brīdis, kad tev sāka uzrunāt kaut kas mazliet garāks, kaut kas vairāk, to starp ultramaratonu? Tas bija vispār jau īstenībā taku skriešana kā tāda un tā būšana vairāk tādā neskartākā dabā, teiksim tā. Sākās, kad es biju gandrīz vai gadu Jaunzēlandē, un tur ir ārkārtīgi laba taku infrastruktūra, teiksim tā. Un tur es tiešām ļoti iemīlējos tajā taku skriešanā, tur bija kalni, un arī iespēja doties vienkārši, kur acis rāda, un ka nav bezceļu un tam līdzīgi. Un tad es atgriezos Latvijā, un tad man šķiet, es vienkārši pavilkos kaut kādā mērā. Es sāku skriet Stirnabukus, tur sāka parādīties draugi paziņas, kas arī man tad pastāstīja par Siguldas kalnu maratonu. Likās, ka tas arī būtu kaut kas tāds, ko ir vērts pamēģināt. Un, jā, un man, ja es nemaldos, ja man atmiņa neviļ, tad es noskrēju to Siguldas maratonu, 70 ar kaut ko man šķiet. Bija ļoti, ļoti grūti, kaut kā man tiešām likās, šis ir sitiens pa kuņģi. Es reāli man nebija nejausmas, ko gaidīt, un tā ir arī tā sadaļa, kas man patīk tajā visā, ka tas ir tāds jaunatklājums un sevis iepazīšana no dažādiem aspektiem, un man šķiet, ka tajā pašā rudenī mēs tad ar tiem draugiem devāmies uz Poliju skriet maratonu, ultramaratonu, reāli kalnos, kur tur bija pāris tūkstoši kāpumetri. Un tur es arī, protams, nebiju sagatavojusies vispār. Labi, ka tur bija arī kaut kāda uzmetu acī tam obligātā ekipējuma sarakstiņam. Un tajā laikā man bija tā galvas lampa, kas man bija, es nezinu, kaut kādi 50 lumēni, kas ir ļoti, ļoti niecīgs apgaismojums. Un stāds bija naktī, 12. Mēs tikko atbraukuši no Latvijas ar automašīnu, kājas nosēdētas, viss jāsavācas tur pusstundā bez mazai. Un jā, tad tas galvas lukturis arī mani mazliet pievīla, jo bija tur tumsa, migla vēl saziņās, un man nācās arī ar viņu skriet, kā turot viņu rokās. Un tā arī ir visnībā mana pirmā un vienīgā ultra, kur es esmu gājusi atpakaļgaitā kalna augšā. Jo vienkārši tās kājas ir tik sadauzītas, tik sāpīgas, ka vienkārši tiek meklēti varianti, kā pārvietoties uz priekšu. Jā, bet tas bija tāds amizants arī posms, kad es varēju saskatīties ar citiem skrējējiem, kaut kur tur pačalot un tur pamāt un tā. Tā kā, jā, vairāk gan es to neesmu piekopus to iešanu atpakaļ. Jo šāda laikam pieredze vēl nav izskanējusi. Šis ir kaut kas ļoti interesants, bet kā arī tā var. Jo parasti ir tas joks par maratonu skrējējiem, ka nākamajā dienā pa kāpnēm. Otrā virzienā, bet tas, ka sacensībās kalnos redzi, bet tā vēlme piedalīties un tikt līdz finišam, redz, kad ir tik spēcīgi, ka var arī atrast dažādas veidus, droši vien prāts izspēlē variants tajā brīdī. Kā tu atceries, kādas ir kaut kādas kļūdas, ko tu esi pieļāvusi iepriekš un ko tu tagad ņem vērā? Vai tu joprojām pašās sacensībās meklē un skaties, vai tomēr jau iepriekš sagatavojies vairāk? Jā, ar mani laikam ir tā, ka es neesmu tik skrupuloza un detalizēta šajās lietās.
un es pat tās nedefinēju kā kļūdas. Es saprotu, ka noteikti var labāk pieiet šīm lietām un ir prātīgi sagatavoties un tam līdzīgi. Tomēr man patīk arī atstāt to kaut kādu to nezināmo elementu, teiksim tā. Protams, ka ir kaut kādas pamatlietas, kas ir obligātais ekipējums, lai tur vienkārši arī lieki ar kaut ko neriskētu, un kaut kāds uzturs, un tādas tiešām pamatlietas, bet lai es tur akurāti kaut ko tur nezinu, tiešām ieietu riktīgās detaļās un tagad analizētu, kas un kā tur bija. Tas nav tas mans formāts, jo man nav īsti par to, skriešana nav īsti par to, lai es tur tiešām maksimāli katru sekundi tur tagad nogrieztu vai katru minūti, kā es varu būt maksimāli ātrāk. Galīgi nē. Man tas ir tāpatās vairāk tiešām par būšanu tādā riktīgā arī tajā pašā piedzīvojumā un pieredzē kā tādā un vienkārši arī ļauties tai pieredzē. Ja, piemēram, kaut kas aiziet, tā kā greizi, tad atrast to risinājumu, konstatēt faktu, labi, kā ir, tā ir. Tā kā virzamies uz priekšu, kā varam. Un, jā, jo, arī, man ir arī piemērs no tā, kur es UTMB skrēju pilno versiju ap Montblānu, un tur man vienā brīdī naktī sākās tādas kā redzes problēmas, teiksim tā, kur tur tā kā ir sajūta, ka plēvi ir pāri acīm kaut kādos vietās, un tas nepalīdz, protams, skrienot lejot pa kalnu un naktī un tam līdzīgi. Un, jā, un tā kā tajā konkrētajā brīdī es saprotu to, nav izcils scenārijs, bet tā kā vienkārši pielāgo to savu skriešanu, esi mazliet uzmanīgāks, un nav gluži tā, ka esmu tur ārkārtīgi tagad meklējusi iemeslus vai mēģinājusi domāt par to arī kaut vai šajā Tenerifes skrējienā, kur arī ir potenciāls kaut kam tādam. Un es vienkārši arī gūstu to pieredzi, ka es varu tam tikt cauri, teiksim tā. Man tas ārprātīgi netraucē, un tā kā ir, tā ir. Jā. Ļaujies piedzīvojumam, principā. Jā, un tas ir par to, vismaz man personīgi, tas ir arī par tādu to kontroles palaišanu, ka tiešām vienkārši būt pilnasirdīgi tajā pieredzē. Un nemēģināt tur izskaidrot katru sīkāko niansi un tur, jā. Ultramaratona no maratoniem atšķiras ar to, ka ir ļoti tāda dažāda veida pieredze, kā katrs gatavojas skrējieniem, nav tur konkrēti treniņu plāni, katrs vairāk pielāgojas pats sev un sajūtām. Citi, lai skrietu 100 km, skrien ļoti daudz, citi skrien mazāk, citi vairāk pievērš vingrošanai. Pirms vairākiem gadiem, kad tev kāds jautāja par to, cik kilometrus tu skrien nedēļā, tu atbildēji ap 15 kilometriem nedēļā. Kā ir tagad? Vai ir kaut kas mainījies? Jā, ir mainījies no diena. Un arī tajā posmā konkrētajā man nav nekad bijusi tāda struktūra. Un tāpēc tas arī ir tik plūstoši, ka ir tiešām bijušas tās nedēļas, kad vispār neskrienu, vai arī nedēļas, kad es tur pārcenšos, teiksim tā, tur pat mazai 90-100, kas ir priekš manas pārcenšanas. Šobrīd, jau es varu teikt, ka man pirmoreiz dzīvē ir treneris kopš oktobra, un tas bija galvenokārt ar domu, lai man būtu vēl papildu motivācija iekļautos treniņus ikdienā regulāri, jo šobrīd vienkārši mans grafiks ir pietiekoši tāds izaicinošs gan ar pilnā laika darbu, gan studijām. Es studēju maģistrantūrā šobrīd, un tas nozīmē, ka man ir viena brīvdiena nedēļā. Un tāpēc vienkārši, lai man nebūtu atkāpšanās ceļu, ka treniņi jau nav tur tik svarīgi, vai es vienkārši zinu, cik ļoti man arī tā fiziskā aktivitāte palīdz justies labi, būt normālam cilvēkam, un tad, lai ir papildu, tas jau tāds grūdienis, teiksim tā. Un plus arī man tā vēlme bija uzlabot ātrumu, jo izturība man pilnīgi noteikti ir, bet tas ātrums, es tad nekad īsti tam neesmu pieslēgusies, kā to konkrēti trenēt. Un tad šobrīd arī īstenībā tie apjomi nav, salīdzinot ar citiem, ko esmu manījusi Stravā un tā, nav nekāda liela vidēji, droši vien tas ir ap 60-65 km nedēļā. Man pietiek, man tāpat jau liekas, ka tas ir kā pusslodzes darbs, bet
Nu jā, tāpēc es īsti netiecos pēc vēl vairāk kaut kā tur. Jā. Vai ir vēl kāda treniņa tavā nedēļā, vai ir kāda vingrošana, vai izturības treniņi? Ir vingrošana, kur jāatzīst, ka sāka reizēm izlaiž. Jā, tas kaut kā nav iegājies manā tādā pamatīgā ritmā. Bet, nu īstenībā nē, es vienkārši daudz braukāju ar velosipēdu. Cik daudz arī vienkārši iekļauju ikdienā kaut kādas fiziskās aktivitātes. Un tas arī ir viss pa lielam. Tomēr, es jau no tiešām tiem pusauģu gadiem esmu bijusi fiziski aktīva. Es domāju, ka tas man arī ļoti daudz ir palīdzējis. Tā kā kaut kā tā. Tomēr, kā tu piedalies sacensībās, tā mēs tevi diezgan bieži redzam uz piedestāla. Vai tu pati sev teiktu, ka tev padodas skriešana? Droši vien. Kaut kā jau... jā, kaut kas tur sanāk. Un es īstenībā par šo aspektu arī domāju no tā viedokļa, ka nav īsti tā, ka sacensībās arī mani akurāti ļoti motivētu kāda apsteigšana. Es zinu, ka man arī ikdienā, kaut vai braucot ar velosipēdu, man nepatīk, ka man kāds ir priekšā. Tieši tā ir tā sajūta, ka man ir jāpielāgojas tā cilvēka tempam, kas man sit ārā, un tāpēc es vienkārši gribu viņu apsteigt. Ka tas arī ir tas, kas man patīk ultramaratonos, ka priekš manis tas tiešām nav kaut kā reģistrējies smadzenēs, ka tā ir sacensība ar citiem, galīgi ne. Jo tas piedzīvojums ir tiešām tik ļoti tāds daudzveidīgs, tik emocionāli arī prasošs un mentāli, ka es tiešām paklanos un visu cieņu, ja kāds cits, kāda cita to var izdarīt daudz ātrāk un veiksmīgāk. Pilnīgi noteikti. Un jā, tāpēc kaut kas tur sanāk, jā, virzīšanās uz priekšu. Es arī domāju, ka es mentāli diezgan labi sevi spēju tā kā apstrādāt, teiksim tā, ka neļaujos kaut kādām domām par izstāšanos vai kaut ko tādu. Jā. Kas ir tas, ko tu sev saki grūtos brīžos? Ir bijuši kaut kādi starti un skrējieni, kurus vienkārši sev konstanti atkārtoju kurini. Tas ir tādos kaut kādos kāpumos vai kur ir tiešām kaut kas tāds ātrāks jāizdara kāds posms. Es diezgan daudz skaitu, vienkārši kā tempu savu 1, 2, 3, 1, 2, 3, lai arī sakrīt ar soļiem. Jā, man ir tāpat nezinu daudz, ko vēl sev uztrenēt, teiksim tā, arī tajā mentālajā ziņā, jo šī nesenā pieredze Tenerifē, es kaut kā, manā prātā notika pilnīgs haoss pēdējos 10 kilometros, kur es vispār nebiju kaut kā pat padomājusi par to pēdējo posmu, arī pirms starta. Un tad tas, ko es saku, ir tāda mazliet lamāšanās, čīkstašana, ka, kas šitas ir, šitam vajadzēja būt plakanam, nevis tur kaut kādam kāpumam, un kaut kādas tādas lietas, kur tas nav racionāli, un tas tā nekādi nepalīdz, un es vienkārši sevi tā kā, tur mutuli sevī taisu ar kaut kādām tādām negācijām, kas galīgi nepalīdz virzīties uz priekšu. Jo es tur tiešām kaut kā naivi biju izdomājusi, ka skatoties uz to profilu, ka viņš tur tā kā diezgan plakans izskatījās, ja? Un man šķiet, es riktīgi nolidošu tos pēdējos 10 kilometrus, un tā galīgi nebija, ka tur tāpatās bija, visā tie vēl kāpumiņi, un es kaut kā nespēju sevi tur uzmundrināt. Bet jā, lielākoties tas ir tiešām kaut kāds tāds, nekas ļoti konkrēts, kas tajā brīdī iznāk. Jā, kaut kādi labi vārdi, kur uzmundrinājumu. Tev sanāk, tev veicas, tev labi iet. Kaut kas tam līdzīgs droši vien. Jā, labi. Jā, pieminēju jau Tenerife Blue Trail sacensības svaigākās. Tad jau arī, es domāju, ķersimies uzreiz klāt tām. Kā tu izdomāji piedalīties tieši šajā sacensībās? Man ļoti saistīja tās profils īstenībā.
tas, ka puse no sacensībām ir augšā, puse ir lejā, nu tā kā nosacīti. Un tas, ka tā, manuprāt, ir ļoti unikāla vieta un tā daba, ainavas ir ārkārtīgi daudzveidīgas un man ļoti, ļoti patīk sākt arī skriet naktī. Un tad tas viss tā kaut kā salikās. Plus es gribēju vienkārši kaut ko izskriet martā. un kaut kā Tenerifē es biju pirms pāris gadiem uz mēnesi. Un tad es pati uz savu galvu biju mēģinājusi no ziemeļu daļas skriet uz Teidas virsotni. Un tā arī bija vienīgā reize, kad esmu piedzīvojusi tādu pamatīgu augstumslimības efektus. Kur, nu jā, pilnīgs galvas reibonis, viss slikti, nevar tā kā padomāt īsti. Un, nu jā, un tāpēc man bija mazliet arī bažas par to, ka tas varētu atkārtoties šajā skrējienā. Jā, nu galvenokārt tiešām tās unikalitātes dēļ, teiksim tā, un vienmēr jau ir forši pateikt, es pārskrēju pāri salai. Nu, tā kā apskrēju kalnu, pārskrēju pāri salai, nu, tā kā tāds ļoti vienkāršus tos īsos teikumus, kā raksturot to, ko tu esi izdarījis, teiksim tā. Kā tu atceries savu pieredzi, kā tev veicās trasē, vai bija tas, ko tu biji iztēlojusies? Kopumā es daudz neko nebiju iztēlojusies. Es aptuveni zināju gan to apvidu, gan to dienvidu daļu, gan ziemeļu. Un jā, nu tās ir pilnīgi noteikti tādas emocijas, kas ir, un tās sajūtas, tādas, kas priecē dvēseli, teiksim tā. Jo ļoti spilgti man ir arī palikušas prātā tādas dažas ainas, kur, nu, piemēram, es mazliet, man ir tendence, teiksim tā, skrējiena sākumā, ja ir iespēja savākt tādus kā priecīgos brīžus, kurus pēc tam tā kā mazliet laist uz riņķi tālāk skrējienā. Un it īpaši, ja starts, kas nereti tā arī ir kaut kādās apdzīvotās vietās, un tad šajā reizē mēs sākām Los Kristiānos, kas ir, nu, principā tāda ballīšu pilsēta. Un 11. vakarā, un skaidrs, ka tur ir cilvēki ballē un dzied un visu pārējo. Un, nu jā, un tad tā kā savākt no viņiem arī mazliet to enerģiju, tur tā kā sasaucoties, sasmaidoties un tam līdzīgi. Un viena īpaši tāda jauka atmiņa man bija par to, ka arī bija maza meitenīte, tur iznākusi ārā uz ielas un tur ar vecākiem. Un, nu jā, un ka vienkārši viņai arī iedod to 5, un ka viņa tik ļoti sajūsmojās par to, ka tas tiešām man iedod tādu ļoti, ļoti siltu to sajūtu, un pēc tam es varu skriet no tās sajūtas arī, un ka kaut kādā mērā varbūt, nu jā, arī viņai atstāt atmiņas nospiedumu, ka redz, tur bija sieviete, kas skrēja naktī, kalnā, es arī tā varbūt varu. Tā ir tā man iztēle, kas cerams varbūt viņai dod arī tādu, varbūt tās domu, ka jā, šis ir arī tas, ko varētu darīt kādreiz varbūt. Jā, nu jā, un, protams, arī tās zvaigžņotās debesis un tā kaut kādā mērā vienatne, ejot augšu pa Teidē, un tās ir ļoti unikālas pieredzes, un es citādi nezinu, vai kas aplānotu sev nakti Teidas kaut kādā tur pakājē, nē, bet, nu, tur slīpumā. Un tas viss, nu, tiešām ir tāds, jā, nu, kaut kāds tādas, negribu teikt dārgakmeņi, bet kaut kādi, nezinu, dzintari, kurus vienkārši tad krāt, un pēc tam ir tiešām ļoti silti atskatīties uz to visu. Un jā, es gandrīz apraudājos no aizkustinājuma, kā bija arī saulēkts. Pēc tā Padora, pirms tā kā pēdējā kontrolpunkta pirms Teidas. Un jā, mēs tur bijām 2 cilvēki tūmā, kas rāpāmies tur tajā Teidē. Un tad tas priekšējais cilvēks arī tur riktīgi jūsmā, kaut ko tur filmēja un komentēja, un jā, bija ļoti, ļoti skaisti. Jā. Vai tas ir skaistākais saulēkts tavā dzīvē? Ui! Vai vismaz top 10? Top 10 droši vien.
Jā, grūti atbildēt, godīgi sakot. Jā, top 10 droši vien, jā. Kā ar kontrolpunktiem? Cik tu ilgu laiku pavadīji? Kā ar uzturu tev veicās šajā skrējienā? Ar kontrolpunktiem bija tā, ka man nebija atbalsta persona kontrolpunktos, un es centos īpaši nebremzēt, teiksim tā. Vienīgais, kur es ilgāku laiku pavadīju, bija tajā pieminētajā pēdējā kontrolpunktā pirms tēdes, kur mums visiem arī obligāti bija jāuzlāk biezais slānis, teiksim tā, bikses un vējjakas vai otrs siltais slānis. Un, tas aizņēma vairāk laika, protams, bet es cenšos kaut kā balansēt starp to, ka es neiznesos pilnīgi cauri, jo vienkārši, nevajag taču tērēt laiku, ir kaut kāda dīvaina tā sajūta, ka visu pārējo laiku var miedīgi skriet, un tad tajā kontrolpunktā liekas, tagad viss ir uz laiku. Kaut kā smadzenēs kaut kas notiek. Un, jo man ir bijuši gadījumi, kad es vienkārši arī no tās drop bag saucamās nepaņemu kaut kādas lietas, vai tur sāls tablets vai kaut ko citu, vai tur nūjas aizmirstu, kaut kur atstāju. Un tā kā es mēģinu balansēt starp tādu racionālo, mierīgo prātu un tādu, tomēr arī tādu veiklāku darbošanos. Un par uzturu, es arī noteikti neesmu labākais piemērs šajā. Es vienkārši ļoti pragmatiski un racionāli šim pieeju kaut kāds vienu bez mazliet veida želējus nopērku un sabāžu somā un dropbagā un vienkārši rīnost, teiksim tā. Un par laimi man tās konkrētās želējas arī kuņģis labi uzņem, teiksim tā. Un tā kā ar to īsti nebija nekādu pat problēmu. Nekāds baigais garšu piedzīvojums, protams, tas nav, bet, jo uz beigām jau arī tur likās, kārtējies tur citrona želeja, kaut kāds tur veidojums. Tā kā, tā ir viena lieta, gan ko es varētu noteikti uzlabot, bet, man kaut kā nav tik daudz motivācijas, lai tur ņemtos ar to šobrīd. Bet vai tās ir tikai želejas, vai vēl kaut ko tu pamiksē? Lielākoties tās ir želejas, kola noteikti, apelsīni ir mana tiešām lieta, ko man ļoti patīk ēst. Un tās apelsīna daiviņas es arī mēdzu sakrāmēt somā līdzi no kontrolpunktos, un tad vienkārši skrienu un ēdu pa ceļam. Tad iedod svaigumiņu un tam līdzīgi, un tas laikam arī ir principā viss. Bet tas ir ultramaratonus, kas ir līdz kaut kādiem 110 kilometriem, kad ir virs, tad vajag kaut ko citu, mazliet tādu saturīgāku, teiksim tā, lai tam kuņģim ir ko tur darīt. Un tajā ziņā es skrienot ap Montblānu, man bija tajā mīkstajā pudelē iepildīts kartupeļu biezenis. Un tieši izcili strādāja. Un bija ļoti laba pārmaiņa starp visu to saldo, kas parasti ir, un tad vienkārši bija tāds brīnišķīgs biezenis. Un tas palīdzēja arī virzīties priekšu. Tenerifes skrējienā tu pieminēji šos pēdējos 10 kilometrus, kad tu biji savā prātā iedomājusies, ka tas būs līdzenāk, un varbūt tāpēc tev bija mentāli grūtāk, vai bija vēl kāds grūts posms? Bija principā arī, protams, tie pēdējie pāris kilometri pirms steidas gandrīz tās virsotnes. Jo tās sajūtas ir, citur ir diezgan grūti simulēt vai kaut kā atkārtot, un tā piepūle, tā uztvertā piepūle ir tik ļoti liela, bet tas ātrums ir tik niecīgs. 20 minūtes kilometrā, tas ir super lēni. Un bija arī ātrāki, protams, tie kilometri, bet tāpat ne ātrāki par 15 minūtēm kilometrā, man šķiet. Un tas bija tāds grūts posms, kad vienkārši liekas arī tā, ka maršruts vienkārši nebeidzas. Es varu elpot, principā tikai ļoti seklu un ar vienu plaušu, un tur, un tad tāda
Nu jā, tāda vienkārši arī mēģinājums iet saucamajā zonā, kur vienkārši labi, es esmu šeit, tā kā vienkārši tā kā spēr to vienu soli pēc nākamā soļa un kaut kā jau tur nonāk un pieņemt un kaut kā nešaustīt sevi par to, ka ir tik lēni. Jā, tas arī bija tāds grūtākais posms, man šķiet. Un īstenībā arī tas pēdējais kāpums, kas izskatījās salīdzinoši mazs tajā kartē, bet tas 2 kilometros, ja es nemaldos, bija aptuveni 600-700 metri uz augšu. Un tad jau bija savienošanās ar pārējām distancēm, tātad tur bija Burzma, tur bija arī jau dienas vidus, kad bija ļoti, ļoti karsti, un tur bija pamatīga tveica. Visi tur kopā svīst, kāds tur mēģina spraukties garām, kāds tur kaut ko klaigā, kāds tā kā ir hauss mazliet. Un, un tas arī mazliet izsit no ritma un kaut kā tā kā patraucē tas, ka ir jāiekļaujas tajā plūsmā, vai tur saprast, vai šito vajag apsteigt, vai nevajag apsteigt, un tas viss tā kā tur arī bija mazliet grūti, un nevis mazliet, bet ļoti grūti. Un nācās apstāties arī pāris reizes, lai vienkārši atelpotos reāli. Jā. Zinot to, ka šajās sacensībās būs daudz augstuma metru, vai tu kaut kā arī speciāli tam gatavojies, varbūt jau iepriekš brauc, nezinu, uz Siguldu trenēties, kāpi pa kāpnēm, pastāsti? Jā, bija vecā labā Sigulda. Man liekas, taku skrējīja Meka. Jā, tā kā reizi nedēļā, vairāk kārt vienkārši augšu plejup. 11 reizi, man šķiet, kaut kas tur 10-12. Un tas ir arī, principā, vienīgais. Un to ir mazliet, nevis mazliet, bet to ir grūti uzlabot, teiksim, tā Latvijas apstākļos, ja vienīgi tiešām neskrien uz skrejceļa, kas nav īsti man sirdī tuvs skriešanas veids. Un tas tad arī bija vienīgais, un arī tie spēka treniņi ar svariem, un tas arī viss laikam. Jā. Cik ilgi pirms sacensībām Tenerifē tu ieradies, vai tu paspēji vēl izskriet, aprast ar klimatu, pastāst par to? Es ierados pāris dienas, man šķiet 2 vai 3 pirms starta. Neko daudz es tur nepaguvu izdarīt. Mēs izskrējām to pēdējo kāpumu, tos 600-700 metrus 2 kilometros, tādu kā lociņu, lai vienkārši tā kā saprastu, kā tas ir fiziski un vispār kā apskatīt un mazliet arī kājām iedot to impulsu, ka hei, mēs esam kalnos, būs jāapstrādā. Tā kā tas bija vienīgais, un bija mazliet grūti pierast pie kaut kāda karstuma, jo ziemeļu daļā nebija tā, ka tur bija ārkārtīgi svelme izteikta vai kā citādāk, un sanāca tā, ka arī tieši tā skrējiena dienā bija siltākā diena. Un es vienkārši tiešām tur bija ļoti, ļoti karsti. Tāpēc nekāda karstuma aklimatizācija nesanāca, nekāda augstuma aklimatizācija arī ne. Bet to es kaut kādā mērā darīju apzināti, ka vienkārši uz svaigumiņa, teiksim tā. Un jā. Vai karstums ir tavs lielākais biedrs? Tas nav mans draugs, vismaz noteikti. Jā, man ir grūti. Man ir tiešām kaut kā tā. Jā, uz vasaras skrējieniem vai, piemēram, uz kaut kādiem Spānijas skrējieniem, tur tā gan ir viena no lietām, kur ir arī jādomā, kā tur sevi dzēsēt pa ceļam, jo tā pārkaršana notiek tik ātri un kaut kā, smadzenēm uzreiz ir kaut tas impulss, ka, piebremzē, nepārkarsti, un tā kā ir daudz grūtāk saglabāt to, uzturēt to ātrumu un to virzību uz priekšu. Jā, tas galīgi nepalīdzē. Jā, droši vien arī mentāli uzreiz ir tāds bloks, ka tikko tu skrēji daudz ātrāk Latvijā augstumā, un kāpēc es pēkšņi nevaru, es taču varu. Tas arī tas vienmēr uz tā sezonu maiņu ir tāds, jātiek tam pāri grūti.
Jā, kā tu atceries pēdējos metrus Tenerifes trasē, ieskriešanu finiša zonā un 2. vieta? Jā, tur vispār īstenībā ir mazliet stāsts, kur es pati savā prātā sajukos, teiksim tā. Jo skrienot, es vispār parasti arī nesakoju līdzi, kādā pozīcijā es esmu. Es neskatos telefonā, es vienkārši esmu tur, un kas notiek, tas notiek. Man ir ļoti šaurs tas informācijas lauks, teiksim tā. Un tad man šķiet, tie bija kaut kādi pēdējie 30 km vai 25 distances, 75 un 47 jau arī bija pievienojušās 110 km/h. Un atkal bija baigā burzma, pūlis. Un es salīdzinoši nesen, teiksim, tā biju apsteigusi to šveicieti dāmu. Un īsi pēc tam man viens tur skatītājs tur saka, "Oh, you're the first lady!" Un es tā kā, tu esi pirmā. Un man jau tā, tā kā es skeptiski uz šo skatos, jo es zinu, ka tur ir lērums ar sievietēm, kas ir spējušas pa priekšu, vēl skries un tam līdzīgi. Tur tiešām man apjūt. Bet šī doma man aizķērās prātā, ja? Un es tur tā skrienu un prātā, labi, tiešām. Un es tur pievaru to pēdējo kāpumu, vēl sazinu kas. Un tad noskrien tas pēdējais noskrējiens lejā pirms viena tā kontrolpunkta, un tur man pievienojas velosipēdists ar kameru. Un man ir tāds, jā, tas nozīmē, ka esmu pirmā. Un tā kā skaidrs, ka es viņam pat nepajautāju. Es vienkārši pieņemu, un es tā arī skrienu. Un es tur rīktīgi slaidā solī, tur skrienu leju. Un tad sākas arī tie pazūdas velosipēdists, sākas kaut kāds tas posms, kur ir trepes jākāpj, ir tie pēdējie kāpumi. Un pat tā ideja, tā nepareizā ideja, ka esmu pirmā, pat tas mani nevarēja samotivēt līdz galam, tā kā tiešām kustēties tajos kāpumos, tur man bija tas hauss galvā, un es pat nevienam neiedomājos pajautāt, vai kā man iet, kurā pozīcijā es esmu. Un ar tādu domu, ka esmu pirmā, es arī īstenībā aizskrēju līdz finišam. Un es tur tā kā tuvojos tam finišam, skatos, nav tās lentes, tā kā kaut kas nejūtas tā īsti, un tad jau saprotu, protams, labi, viss skaidrs, nav nekāda pirmā vieta. Un tad jau, protams, man arī uzkāra to medaļu, un pēc tam arī vēl viena tāda kā nozīmīta, ka, winner, second place. Un tā kā, skaidrs, jā, tad nebija vairāk jautājumu, un tad, bija, protams, liels prieks par to otro vietu, vienkārši, ka tur mazliet, kad sadzīvojas savā galvā citu ideju, tad, mazliet nav tik ekspresīvs tas prieks par otro vietu, bet, protams, ka tur ir gandarījums un ir prieks, un, Tā arī gadās, ka mēs paši sevi varam mazliet apmānīt ar domām un vienkārši pat pajautāt. Un otrā, tev tas puisis tajā kontrolpunktā iedēstīja šo domu un jā, tā kā interesanti. Kā vispār tu jūties uz šī te piedestāla, tomēr šāda diezgan prestižas sacensības, kā ir saņemt pēc tam šos te labos vārdus arī no latviešiem atbalstītājiem? Kā tu jūties par to? Tas ļoti silda sirdi un it īpaši saņemt ziņas no latviešiem, vairāk nekā pat tajā stāvot uz piedestāla un tur no vietējiem spāņu autoritātēm, teiksim tā. Jā, tas man pašai priekš sevis, tā godīgi sakot, man neliek kaut kā nešķiet, ka tas ir ārkārtīgi kaut kāds liels sasniegums vai vispār sasniegums. Varbūt tāpēc, ka es neesmu arī ļoti mērķtiecīgi uz to gājusi, ka kaut kādā ziņā tas vienkārši notika. Un paveicās, nevis laikapstākļi, bet vienkārši apstākļu sāktība, ka tur, piemēram, dažas dāmas, kurām bija daudz augstāks ITRA reitings, nestartēja vai arī stājās trases skrējiena laikā. Un kaut kā ir, protams, patīkams tās sajūtas. Tomēr es ļoti novērtēju arī tos labos vārdus un tam līdzīgi. Tomēr es arī
vienlaikus neļaujos pārņemties ar tiem vārdiem, un ka tagad tas būs mans dzinulis, kāpēc es to visu daru, un tā, jo, primāri tas, protams, ir ļoti sautīgos nolūkos, teiksim tā, es vienkārši to gribu darīt, es gribu piedzīvojumu, un tā. Bet vai šīs te izcīnītās vietas, šie te augstie rezultāti arī ir tie, kas motivē tevi, varbūt pamēģināt vēl kādas sacensības, likt sev augstākus mērķus? Jā, kaut kā es īstenībā par šo domāju no tāda aspekta, ka ir forši, kad ir augsts tas reitings, jo tad es varu ļoti skrupulozi neplānot savu sacensību plānu, jo tas man ļauj pieteikties dažādām sacensībām nevisai laikus. Un tas man ļoti patīk. Un tā ir mana motivācija, godīgi sakot, ka man nav jāsatrauc par iekļūšanu kaut kādos skrējienos. Jā. Un vairāk es gan arī skatos uz tādiem skrējieniem lielākoties, kas ir vienkārši tādi kaut kādi netipiskāki, teiksim tā. Un, kur varētu būt kaut kāds saudabīgāks reliefs vai kaut vairāk tad neapdzīvotu vietu vai kaut kas tāds. Jā. Vai tāda riktīgi mājas maču, piemēram, kāds bija Slovākijā pirms 2-3 gadiem laikam. Tāds ļoti sirsnīgs, tāds Latvijā tāds saukt iespējams par sētas maču, bet tiešām brīnišķīgas sacensības un tur pa tādu neapdzīvotiem apvidiem, riktīgi pa mežiem un tāda, forša būšana dabā. Kā tu plāno savu sacensību tādu kalendāru, vai tev ir kaut kādi, nezinu, vairāki vai viens kaut kāds lielais starts, ko tu esi izplānojusi, un tad tu pārējos pakārto, vai tu tīri pēc sajūtām? Kā ir pastāstīt? Jā, sajūtas dominē. Man šogad ir tādi, principā bija 2 tādi lielie mērķi, teiksim tā. Cik lielie mērķi vienkārši ierakstīts kalendārā, ka šajā datumā es daru to. Tā bija Tenerife un potenciāli cerams pasaules čempionāts taku skriešanā, kas ir septembrī, es nemaldu, Pirenejos. Un tie mani 2 galvenie atskaites punkti, un pēc tam droši vien vēl kaut kas būs pa vidu. Taisnība, jo arī Vilkuču maratons, kas man vienkārši ļoti, ļoti patīk, arī kā skrējiens, arī veldzējums dvēselītei. Un tad droši vien arī kaut kur vienkārši kaut kas uzpeldēs, kaut ko uzskriešu, varbūt, arī vēl vasarā. Par pasaules čempionātu taku skriešanā, to esi jau vairāk kārt pārstāvējusi Latviju. Pastāst, kā ir ar šādu formātu, kā tu jūties, kāda ir tava pieredze? Tas ir interesanti, kā tēkreklis ar Latvijas vārdu uzdrukātu un pamaina to kaut kādā mērā atbildības sajūtu. Un tas noteikti arī mijas ar tādu lepnumu, ka es esmu daļa no šīs komandas un ka es varu pārstāvēt Latvijas valsti un arī būt kopā īstenībā arī ar visiem pārējiem tām nacionalitātēm un kaut kādā ziņā vienkārši svinēt to skriešanu, kā mēs visi to nesīsimies tajās takās un mēģināsim izdarīt labāko, ko mēs varam. Un ka tas vairāk iedod to atbildības sajūtu noteikti, ka un čempionāti kopumā ir īpaši tas pēdējais. Daudz mazāk pat ir tās domas par kaut ko izstāšanos vai kaut ko tam līdzīgu, jo ir tas komandas aspekts. Vai uzvelkot kreklu, kur ir, kā teicu, uzdrukāts Latvija, tu minēji, ir šis lepnums, vai šī lepnuma sajūta arī nevīs caur tādu spiedienu, ka gaida tomēr, ka būs tie rezultāti, kā ir ar šo pusi? Es īsti to spiedienu neizjūtu kaut kā. Man šķiet, ja būtu... jo man liekas, kaut kāds formāts
nerada spiedienu. Vismaz manā prātā, kaut kā, ja man būtu dot tie 100 metri un pāris sekundes, lai kaut ko sasniegtu vai kaut kā noskriet, tad tas spiediens droši vien man būtu lielāks, bet ņemot vērā to, ka tur ir 80 km, n stundas, es kaut kā to spiedienu tā neizjūtu. Protams, ka tas ir arī jāpiepūlas un jāsvien ātri un tā, bet jā, kaut kā spiediens vispār nav bijis daļa no šādiem skrējieniem. Vai atbildība ir lielāka? Atbildība, jā. Bet tieši vairāk pret komandu, kā es minēju, ka lai ir arī tas komandas ieskaita un tas finišs, teiksim tā, bet tas arī kaut kā atbildība man kaut kā pat vismaz šajā kontekstā neiet roku rokā ar to spiedienu. Kaut kā, ka tas ļauj vairāk saņemties kaut kā, tieši vairāk darbojas kā motivējošais faktors, nevis kā spiediens. Vairāk atbildība pret komandu, lai kā komandas ieskaita nevis spiediens kā no tiem, kas gaida mājās rezultātus. Jā. 2023. gadā pasaules čempionātā taku skriešanā 86 km distance. Toreiz tu rakstīji, ka tas ir bijis tavs grūtākais skrējiens. Vai tā joprojām ir un kas tur bija tik grūts? Pastāstīja savu pieredzi. Zini kā, tiem grūtumiem, man liekas, ir katru reizi kaut kā liekas, šis bija citādi grūts. un tad ir grūti saprast, kurš tad bija grūtākais. Bet pilnīgi noteikti tas čempionāts bija tiešām grūts. Jāatrod sinonīms. Bet es nezinu, vai tas ir grūtākais, jo šis arī nesenais Tenerifes skrējiens arī bija ārkārt citādā veidā grūts tieši tā augstuma dēļ un tā specifiskā profila dēļ. Bet tas čempionāts bija tāds, kur man tiešām bija raizes par to, vai es paspēju iekļauties kontrolēkā. Un tie kāpumi bija ārkārtīgi slīpi, stāvi un atkal tas karstums. ka tā faktoru kombinācija ļoti, ļoti nokausēja. Jā. Un tas, ka arī ķermenis īsti nebija gatavs līdz galam tādiem tiem kontrastiem, kur mēs skrienam no ielejas, tad augšā kalnos, kur ir sniegs, saule, cepine, un tas viss, tās visas temperatūras maiņas. Un ka tur man kaut kādā mērā ķermenis varbūt tās arī deva signālus, ka, varbūt ir bišķi par daudz, kaut kāds, tur asņo deguns, bišķi tā galva reikst, un tā. Bet tad, zin kā, arī, vienmēr ir jāizvērtē, man šķiet, vai tas tiešām ir apdraudoši, vai tas ir vienkārši, tāds kā efekts, ka tā vienkārši pagaidām šobrīd notiek, un ka tas nav nekas tāds riskants. Protams, to reizēm ir grūti izvērtēt ar to racionālo prātu, kura nav tajā brīdī reizēm, bet tādos brīžos vienkārši iepauzēju, kaut vai tiešām fiziski apstājos, mēģinu saprast, sajust, kas notiek, vai šis ir diskomforts vai sāpes, vai kas tas ir. Un tad tajā skrējienā arī, es sapratu, ka šis visticamāk nav kaut kas tāds, kas man sabojās, kaut kāds orgāns vai vienalga, kas tur var notikt. Un tad caur tādām sāpēm un tādu grūtumu arī mēģināju tikt līdz galam. Bet tas, ka es nemēdzu raudāt vai akurāt vienkārši iet pa plakni ultramaratonos, bet šis bija skrējiens, kurus vienkārši raudot gāju pa plakanu ceļu līdz kontrolpunktam, kur man sagaidīja komandas biedri, jo vienkārši bija tik karsti, es biju tik izpumpēta, man likās vienkārši man nav vairs resursu, kā virzīties priekš, bet tajā pašā laikā es gāju. Bet
Un tad vienkārši nonākot tajā kontrolpunktā, man riktīgi salaistīja ar ūdeni, mēģināja atdzesēt, iedeva cepuri, jo pat par to es nebiju aizdomājusies. Un tad es, protams, biju arī apdegusi jau, kur bija arī jau par vēlu kaut kādam sauļošanās krēmam. Nu jā, ka tāds citāda veida grūtums, kaut kāda tās fiziskās sajūtas, citādākas fiziskās sajūtas līd uz āru, teiksim tā. Un man noteikti arī palīdzēja mentāli tas, ka es kaut kādos tajos pēdējos kilometros sāku skriet kopā ar vienu norvēģieti, kur mēs abas divas bijām vienkārši pārkarsušas, izpumpējušās un sapratām, labi, es vienu brīdi varu paturēt tempu, tad viņa patur tempu, es viņa un tam līdzīgi. Un tā mēs arī ieskrējām kopā tajā finišā, kur pat vispār prātā nenāca, ka es tagad tur izraušu tur pēdējo sprintu un viņu apsteigšu. Un tas man arī patīk kaut kādā ziņā, ka tas ir tomēr par to kaut kādu arī to sadarbību un par to vienkārši finišēt sacensības, nevis apskriet tevi. Ko tev komandas biedri teica, ka viņi tev tādu kontrolu punktā satika, vai viņi nebija nobijušies, kā tu teici, tu nekad taču tā nedari, bet pēkšņi ir šāda situācija? Jā, man šķiet, viņi ļoti operatīvi darbojās. Man šķiet, ka es viņiem vienkārši jautāju, tā kā lejiet vai dzēsējiet mani vai kas tam līdzīgs, un viņi tiešām ļoti, ļoti operatīvi strukturēti, viss notika kā vajag, un man ne par ko īstenībā nebija jādomā, par ko esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka, jo skaidrs, es jau arī neaizdomājos par to, ka man vajag cepuri. Nē, man iedeva cepuri. Un, tā kā tas ir ļoti, ļoti liels pluss, kad ir kāds cilvēks ar skaidru galvu tajos kontrolpunktos un paskatās uz tevi kritiski. Bet tur, ja es pareizi atceros, tad nebija nekāds tur, nebija nekādas drāmas, tāpat es jau tā kā atzisu mazliet un biju tā kā savākusies un varēju skriet tālāk, un šķiet, ka pat īsti nebija kaut kādu šaubu vai bažu par to, ka varētu nefinišēt vai kā citādāk. Kā tu atjaunojies pēc šādiem skrējieniem? Lielākoties droši vien tā ir tāda aktīvā atjaunošanās, teiksim tā. Ja tas ir tīpaši, lielākoties ir ārzemēs, tad kaut pārgājieni. Lielākoties pārgājieni īstenībā. Arī vai tur pastaigāt pa kalniem, pa mežiem un daudz ēst. Kaut kā, jo tad prasās vienkārši kaut ko tādu sāļu un kaut ko tādu kreftīgāku, bet nekā citādi īpaši, Un man pēc tam arī, cik esmu sapratusi, tās atjaunošanās spējas ir diezgan labas, diezgan ātri tas viss notiek, un nav pat bijis tā, ka pēc Tenerifes ir kaut kādas baigās sāpes vai kas tam līdzīgs, tā kā, Ļoti labi, tas droši vien nozīmē arī, ka viss tiek darīts arī pareizi. Vismaz tavam organismam atbilstoši tu ieklausies un tā tas arī notiek. Kā ar miegu, vai pēc sacensībām tev ir viegli aizmigt? Kāpēc kurām? Droši vien pēc šīm konkrētajām, nebija problēma. Un īstenībā, kā es atjaunojos, es guļu tiešām diezgan padaudz. Vienīgi, kad man ir bijušas tādas problēmas iemigt pēc sacensībām, tas noteikti bija UTMB pilnais, kuras man šķiet, vairākas stundas nevarēju aizmigt. Tas viss bija vēl joprojām arī guļot horizontāli gultā, vienkārši prāts turpina skriet un tur tā kā vēl domām par kaut kādām ainām, par kaut ko, kas jādara. Un tad tas tāds tā kā kaut tāda esības starp sapni un realitāti, un tas vispār nav tā atveldzējuši, teiksim tā. Bet citādi, laikam, es to īsti neesmu piedzīvojusi. Vienīgais tas bija tas skrējiens, ja es nemaldos, ka tiešām nevarēju iemigt. Par UTMB 170 kilometri, 29 stundas, 11 minūtes pavadīja trasē, 11. vieta. Ļoti brīnojams rezultāts. Kā ir skriet vairāk nekā diennakti? Šādos apstākļos, nevis stadionā, kā piemērs. Jā. Ir
Jā, tā ir ļoti gara saruna ar sevi. Ļoti gara. Ir tiešām ļoti forši. Man ļoti patīk tā vide un tā būšana kalnos, būšana tādā nesavaldītā apvidū, teiksim tā. Nu, tā jau īstenībā, protams, tāpat tā ir taka nosacīta, nu ne nosacīta, bet reāli taka. Un skaidrs, ka tur neviens neskrien pa bezceļiem, bet tāpat kaut kā man tas iedod tādu pamatīgu tādu brīvības, to sajūtu un to apziņu, ka ka es varu tikt galā ar kaut kādām šādām arī lietām, pārvarēt sevi, un ne pārvarēt, drīzāk kaut kā ļaut sev būt arī tajos grūtajos brīžos. Un tas, atgriežoties pie tā, ko es arī sev saku, ka viss pāriet, un tas ir tiešām, tas ir tas, ko es sev atgādinu gan dzīvē, gan ultramaratonos, viss pāriet. Un lai cik slikti man liktos, ka tajā konkrētajā brīdī ir, lai cik sāpīgi vai vēl sazinu, kas, tas pāries, vienkārši pagaidi. Un es to sāpi vai to negatīvo domu nebaroju ar to savu uzmanību un vienkārši tā kā mēģinu arī palaist, teiksim tā. Un tas skrējiens kopumā skaidrs, ka ir īstenībā ļoti grūti kaut kā ieteikt vārdos tik ilgu un tik krāšņu to pieredzi. Jo vairāk tas saistās tieši ar tādu to emocionālo piedzīvojumu, un jo lielākoties jau tā arī ir, ka skrienot es redzu ļoti daudz akmeņus, taku un apzināties paceļu galvu un paskatos apkārt, tad es arī piefiksēju kaut kādus skatus, protams, vai arī es mēdzu reizēm, kad ir kaut kāds tāds zemāks punkts sacensībās, tad es mēdzu apstāties un pagaudot. Tā kā reāli palaist savu balsi kaut kādā tur ielajā, un es nezinu, ko tur citi skrēja domā, ka tas notiek, bet tā kā kaut kā saslēgties ar to vietu un tā kā iedot sev reset, jebšu kaut kādu to, un arī UTMB, tur bija daudzas kaut kādas tādas nianses, ko es pati jau sev, teiksim tā, iešauju kājā, ka es biju uzvilkusi apavus, kuri bija pārāk šauri un pārāk kaut kā tapuši pa to mēnesi laiku, ko mēs tur pavadījām Šamonī pirms tam. Un jau stājoties uz starta līnijas, es jau jūtu, ka man jau spiež. Un tā kā, kā šis tā kā attīstīsies. Skaidrs, ka tas nebija patīkami vispār nemaz. Un mana spēcīgā puse ir noskrējiena lejup no kalna. Un ar saspiestām pēdām un ar atdauzītiem pirkstiem nav īpaši ērti to darīt. Un tā situācija bija tāda, ka man atbalsta persona bija tikai kaut kādā pavisam otrā pusē, kaut kādā 110. varbūt kilometrā vai kaut kā tā. Tā kā, man bija jānorīd šis krupis. Arī kaut kā tiek jau cauri tam visam, un tad tā ir tā garā saruna ar sevi. Pati jau uzvilkšu tos apavus, tagad, tā kā, skrien, ko tad ar basām kājām, jo, kāda ir alternatīva. Un tas arī bija tas skrējiens, kur, tur laikam, ja ir iespēja, tad ir ļoti noderīgi, kad ir atbalsta persona drīzāk nekā 110. kilometrā, jo tur ir tas nosacīti vidusposms, Kormajēra, man šķiet, kaut 70 km, un tas ir tā kā zināms kontrolpunkts, kur nereti cilvēki krīt ārā no tām sacensībām, un tur arī ir iespēja paņemt to drop bag, kuras arī visu tur salieku iekšā, žēlēs vēl sazinu ko, un tad tur es ievēlos tādā pilnīgā apātijā, kur es paņēmu to arī somu, visu izgāzu uz grīdas, skatos, un vispār mans smadzenes nereģistrē, kas man ir jāpaņem, ko man vajag, tā kā, kas ir šitas, ko es ieliku vispār, tas, kaut kā vispār pilnīgi nesaslēdzās, un, tāpēc tur būtu noderējis arī palīgs, bet,
Nu jā, un tad tas skrējiens kopumā ir pilnīgi noteikti ar ļoti, ļoti tādām patīkamām sajūtām un tādu pamatīgu pieredzi, kur var sajust to dzīvi kaut kādā ziņā, un priekš manis tās gandrīz vai katra ultra ir bezmazliet kā vēl vienas dzīves nodzīvošana, kur, nu jā, tas tādā augstā intensitāte, tāds koncentrāts, priktīgs, un jā, un tas arī ir tas, kas man patīk tajā visā pasākumā. Vai ultramaratona tev arī dod to sajūtu, ka tu esi daļa no dabas vai savienoties ar dabu? Pilnīgi noteikti, jā, šis ir mans pilnīgi noteikti, lai vēlreiz uzsvērtu. Jā, tas, man liekas, priekš manis tas ir arī viens no tādiem stabilajiem galvenajiem vadmotīviem. Tāpēc arī man nav īsti izrunājis tāds, tādi šoseju ultramaratoni, kur, jā, tur nav priekš manis tāda būšana dabā, tāda reliefa piedzīvošana, kaut kāda tās nelīdzenumu piedzīvošana un tam līdzīgi. Un tas ir tas, kas man patīk. Tur nav tādās takās un kalnos, ka tur nav kaut kādas baltas līnijas, pa kuru tev tur tagad jāskrien un ne soli pa labi, ne soli pa kreisi. Un jā, tas tiešām ir kaut kas tāds, kas man ļauj arī to dabu piedzīvot. Un tās ir arī viens no tām manām spilgtākajām atmiņām. Jā. Jā, runājot par citiem UTMB skrējieniem, 2 reizes tu esi piedalījusies CCC trasē, vai toreiz tie bija tavi pirmie 100 kilometri tajā 19. gadā? Jā, visticamāk, jā. Jā. Un kā tu atceries tomēr tāds nozīmīgs brīdis, 100 kilometri pirmā reize? Jā, zini kā, man vispār īstenībā arī kaut kā domājot par ultramaratoniem un par skriešanu kopumā, man par kaut kādām garām distancēm un tam līdzīgi man nekad nav bijusi sajūta vai pat ideja, kas nevarētu to izdarīt. Jau bērnībā īstenībā kaut kā man likās, kā? Tur man bija, es nezinu, varbūt tur 6-7 gadi, vajadzēja noiet 5 kilometrus, man likās, protams, un tā kā vispār nav jautājumu, ka šito es varu izdarīt. Nezinu, tas nāk kaut kur no iekšas, ka vienkārši var to izdarīt. Tas liekas tik dabiski. Un tad tas pirmais, mani galīgi nebiedēja ne tā distance, ne tas kaut kā tie kāpumu metri. Protams, es neko daudz nezināju. Es pat vispār nebija apjautas, ka varbūt būtu arī labi nūjas paņemt tajos kāpumos un tā. Un tāda arī ļoti spēcīga tā atziņa un sajūta bija to, ka es pirmo reizi piedzīvoju tos nebeidzamos kāpumus, kurus kāp un ir 1 stunda, ir 2 stunda un vēl nav gals. Un ka tāda tiešām tā sajūta, ka, ne sajūta, bet tā pamatīga kalnu piedzīvošana, kur nākot no Gaiziņa zemes, ka tas ir pilnīgs kontrasts un pilnīgi tā kā neliekas smadzenēs kopā, teiksim tā. Tā kaut kā bija tāda spilgtākā tā atmiņa īstenībā, tāda atskārsme. Jā. Kā tu salīdzini abas šīs reizes šajā trasē un kāpēc tu atgriezies? Jā, atgriezos, es laikam, es mēdzu teikt, ka man tur ir vēlme nonākt kaut uz top 10 vai tur uz piedestālu vai kā tam līdzīgi. Tas noteikti nav man galvenais motivators. Tas ir vairāk tāds, kaut kur ir jāiesprauž, tā kā tas mietiņš, Bet, un tā otrā reize bija tas mēģinājums ieskriet tajā top 10, jo zini, kā tur ir tik daudz arī apstākļu, kas to ietekmē, un kā cilvēki nostājas uz līnijas starta, un kā tur katram iet tajā trasē, bet man šķiet, ka vienkārši tīri primitīvi, ka man laikam bija kaut kāda iespēja ļoti viegli tur tikt. Man ļoti patīk Šamonī, vēl joprojām, tiešām brīnišķīga vieta, esmu gatava atgriezties katru gadu, bet,
un kaut kā gribējās vēl. Jā. Vai arī tā komunas satikšana ir viens no iemesliem? Jā, varbūt mazliet. Jā, noteikti, jo nekur citur man šķiet, es vismaz neesmu piedzīvojusi tik ļoti to taku skriešanu nesvinu kā Šamonī. Tas ir fenomenāli, kā tiešām tur viss, tā kā ir katrā ciematā kaut kādos mežos, tur cilvēki parādās nakts vidū ar kādiem zvaniem, ar kaut kā, tas viss vienkārši kūsā no tās dzīvības, un, jā, kaut kā tas, tā atmosfēra tur ir manā skatījumā ļoti, ļoti forša un tāda pacilājoša. Tu gan minēji to, ka tu galvenokārt dodies šajos skrējienos kā piedzīvojumā, nekad tas īsti nav par sacenšanos ar citiem, bet tomēr, kā tu skaties uz to, ka tu stājies uz starta līnijas, kādas ir tavas ambīcijas, vai tās atšķiras droši vien no citiem skrējieniem kaut kā pastāst, kas tev ir starta brīdī galvā? Starts ir mana nemīļākā daļa no ultramaratoniem, jo šobrīd sanāk tā, ka esmu arī salīdzinoši pašā priekšā. Un runājot par spiedienu, tas uzliek spiedienu, tā kā nesties ātri. Un es zinu, ka es mēdzu pārķert tos startus vienkārši inerces dēļ. Tas arī notika Tenerifē, un mēs tur skrējām jau, es nezinu, ko 3-4 kilometrus, paskatos pulksteni. 4 minūtes, 20 sekundes kilometrus. Es tā neskrienu parasti, tas ir ļoti ātri priekš manis, kur vēl ultramaratonā. Jā, tāpēc tā ir tā daļa, bet, zini kā, man tās ambīcijas tiešām ir kaut kā, tā sadaļa man kaut kā nav aktuāla līdz galam, un nevēl es tiešām saku, ka vienkārši tā sanāk, un tas nav ko, es nezinu, jā, kaut kā es vienkārši apzinos ļoti labi, cik tas ir neparedzami. Un es tur mēdzu izteikties, kā es minēju, ka, kaut kā tur gribu top 10 vai tur spiedestāli. Vienkārši, lai kaut kāds būtu arī man mentāli, vienkārši kaut kāds tur tas atskaites punkts bez mazliet, bet es ārkārtīgi arī nepārdzīvošu, tas nenotiks. Un, jā, tāpēc man tā ambīcija ir vienkārši labi pavadīt laiku, bez mazvai, un piedzīvot, tiešām tā kā ļauties tai pieredzēji un būt tā kā mazliet pasažierim savā ķermenī kaut kādā mērā. Un, jā, un tāpēc arī man patīk tā kopiena, ka tur nav tāda rīkļu raušanas kaut kāda tā sajūta, kā, tur nezinu, esmu manījus kaut kādiem sprinteriem un tam līdz tur, jā. Un ka šeit ir tā, tomēr tā arī kopības tā sajūta. Un kur man arī bija situācija pa nakti skrienot, virzoties uz Teidi, panācu vienu dāmu, kurā bija vēl tumsa pamatīga, un tur nebija daudz apkārt cilvēku vispār, un viņai lukturim bija izlādējusies baterija akumulators, un viņai vajadzēja samainīt, bet viņa jau neko neredz, jo tas lukturs izlādējies, un viņa vienkārši arī tā kā palūdza man, vai tu tur vari un, protams, ka es varu palīdzēt, uzspīdināt savu gaismu, tā kā nav tā, ka es tagad, nē, tu esi tur tagad sačakarējusies, pati tiec ārā, protams, ka nē, un tā kā, ka tā ir tā lieta, kura, man liekas, ir forši, ka mēs visi esam tajā pieredzē, jā, un arī palīdzam, ja nepieciešams, un tā. Jā. Bet ļoti labi, ka tu to arī pastāsti, jo nereti ir tā, ka viss par un ap skriešanu kaut kādā brīdī aiziet par skaitļiem, par sirdsritmu, par tempu, par vidējo tempu, par finišu, un es tikai klausos par cik viss ir jautājumi, ir tikai par cik, bet mēs citreiz aizmirstam par to būtību, kad arī mērķis baudīt kaut kādā savā režīmā arī ir ļoti labs mērķis, un ja sanāk pat baudot, sanāk būt uz piedestāla, brīnišķīgi, tur jau droši vien arī tas, kā mēs sākumā runājam, ka padodas un ir forši, ja visi kauliņi tajā dienā saliekas un sanāk gan baudīt, gan arī izcīnīt kādu vietu. Vai tev ir nācies arī no kādām sacensībām izstāties tomēr?
Ja mani atmiņa neviļ, es šo pieminu pa laikam, jo man ir diezgan slikta atmiņa pēdējā laikā. Bet tad vienreiz tas bija pirmais pasaules čempionāts Portugālē. Un man nebija nekāda lielā pieredze ultramaratonu skriešanā. Un tā distance man šķiet arī īsti nebija nekas ārkārtīgi garš. Un tas bija mans pirmais un vienīgais DNF saucamais, kur es vienkārši nebiju arī mentāli gatava. Man arī sākās pamatīgas problēmas ar kuņģi. Iespējams no kuras tā kā stresa, spriedzes, tā kā skatoties atpakaļ, tā varētu būt. Un karstums pamatīgs arī bija atkal. Un tā situācija bija tāda, ka es īsti nevarēju saglabāt savā kuņģi nekāda veida šķidrumus vai žēlējas vai pat ūdeni, kad tas viss nāca atpakaļ un kaut kādu brīdi es tur tā eksistēju. Bet tajā laikā arī es nezināju, kā ar kaut ko tādu tikt galā, kāds vispār ir, kādas ir sekas, ko tas nozīmē. Un tad tajā nākamajā kontrolpunktā izstājos. Un tur arī es biju tas viens no tradicionālajiem cilvēkiem, kurš pēc izstāšanās arī jau tur 5 minūtes pēc tā lēmuma liekas, es taču varēju, kas tad man vainas, varēju jau arī skriet tālāk. Bet, es ārprātīgi nemocīju sevi ar to situāciju, bet galīgi nebija patīkama sajūta un arī tāda komandas pievilšana, tīpaši komandas biedrenei bija ļoti grūti. Anetei, kur man šķiet, viņa bija izmežģījusi potīti, un viņa uzzinot par to, ka esmu izstājusies, tas nozīmēja, ka viņai vajadzēja finišēt, principā, lai to komandas ieskaitu mēs varētu dabūt, un tad viņa bija sakodus zobus un ar visu to potīti vienkārši finišojam, un visu cieņu, un man bija tā, kaut kādā ziņā tāds kauns, ka es tur vienkārši vai neliekas, kas tur ir, kuņģis mazliet pastreikoja, bet kaut kā likās tajā brīdī, ka to nevar turpināt un kaut kā tā. Jā, procentuāli arī tieši vēdera problēmas un vispār un ap to ir tieši vislielākais iemesls, kāpēc skrējēji izstājas no sacensībām, un tad, kad cilvēks to piedzīvo, es domāju, viņš arī uzreiz saprot, kā tas ir, un ja pat ūdeni nevar dabūt iekšā, es domāju, ka tas ir pietiekami nopietni jau, un tur ir tā robeža, un kā es vienmēr saku, ka spēks pateikt, nē, arī ir ultraspēks. Ko tu tagad atskatoties paņēmi no šīs pieredzes, kad tu pieņēmi lēmumu izstāties? Es noteikti sapratu, ka tomēr protams, arī jāpievēršas uzturam, jo tajā laikā es pat neatceros, ko es tur biju pat izmēģinājuši tādu žēlēs vai īsti nē, vai vispār biju piedomājis pie tā. Es tiešām tur biju ļoti zaļš jauns gurķis, teiksim tā, bet kaut kā tas, ko es paņēmu, bija tas, ka es vairs negribu arī tādu to sajūtu. Tādu mazliet nožēlas sajūtu, ka, principā, ultramaratoni jau ir par to, par problēmu menedžēšanu kaut kādā mērā, ka droši vien jau, ja es būtu kaut kā nomierinājusies vai pasēdējusi kaut vai ilgāk, kaut kādu tur buljonu mēģinājusi dabūt iekšā, varbūt arī būtu kaut kas cits mainījies tajā scenārijā, bet kopumā tā atziņa ir tā, ka droši vien vienmēr ir kaut kāds risinājums. Un ja nav, tad jāstājas ārā, protams, bet tā kā, ka tur ir vairāk risinājumu, respektīvi. Jā. Jā, noslēgumā gribu arī pieskarties, tu jau pieminēji Vilkaču maratonu, ka tev diezgan mīļš skrējiens. Pagājušajā gadā arī tu izcīnīji pirmo vietu no dāmām. Kā tu atceries, kā tev patīk šis formāts, 13 apļi, caur sacensību centru? Pastāsti. Jā, tas ir ļoti foršs skrējiens. Man prieks, ka arī šajā gadā sanāk iekļūt savā grafikā. Man ļoti patīk tas koncepts. Tas ir, tur principā par neko citu nav jādomā, kā vien par skriešanu. Jo tur ir bufete, tur ir tā kā viss, ko tev vajag un vienkārši skrien.
Tas arī mazais skrējiena formāts ir ļoti tāds ģimenisks, bet tāds tiešām tāds kopienas esence, man liekas, tur parādās, un pēc tam vēl pirtiņa, un tāda kopā pabūšana, uz upes pāriešana, un tas viss. Kad tas notiek vairākos apļos, man arī iedod to prieku satikt vairākus skrējējus, teiksim, tādi kā pa ceļam, jo tur var arī apsteigt kādu un tā kā uzmundrināt visus pa ceļam satiktos. Un, tāda konstanta interakcija ar visiem. Tas galīgi noteikti nav tāds vientuļais skrējiens, kādi ultramaratoni mēdz būt, bet man Vilkaču maratons liekas kā tāds liels saimes pasākums, kur tur visi vienkārši čalo, cits atbalsta un vienkārši tur arī notiek skriešana, teiksim tā. Tā kā, jā. Jā, ballīt ar skriešanu celotnē. Jā. Kas tev ir grūtākais šajā skrējienā? Iespējams saglabāt to nemainīgumu, varbūt tempā kaut kādā mērā konkrētos posmos, kuras, piemēram, saprotu, ka esmu skrējusi tajā konkrētajā vietā pirmos 5 apļus, vajadzētu tā kā arī pārējos droši vien, bet nevienmēr tas, protams, sanāk nogurums, part of starts vai kas cits. Tas droši vien ir tas grūtākais skrējiens. Un arī, ja es arī to konstatēju, tad pieņemt, ka, labi, ka šobrīd būšu lēnāka. Gribu arī tev pajautāt šādu jautājumu. Protams, katrs organizē sacensības, kā viņš vēlas. Tomēr šis no citiem skrējieniem atšķirs ar to, ka uzvarētājs ir tikai viens. Un tas, kas ir pirmais, tas arī ir uzvarētājs, neatkarīgi no dzimuma. Citos skrējienus tomēr tiek izdalīts. Kā tu šo skaties? Jā, protams, es nemelošu. Es, protams, priecātos, ja tiktu atzīti, apbalvoti, teiksim tā, abi dzimumi. Bet, jau vienkārši tīri tā aspekta dēļ, ka šī vēl joprojām ir tā distance, kur ir ļoti grūti konkurēt ar vīriešiem. Tā ir salīdzinoši īsa, lai cik absurdi varbūt tas izklausītos, bet tā ir ātra distance, un tāpēc man nav ilūzija. Es nedomāju, ka jebkad es vismaz personīgi varētu noskrēt, vienīgi tur tiešām kāds neierodas, vai kāds tur izskrīt, vai vēl sacīnkas. Es biju domājusi kaut kad par to, ka varbūt kādu sezonu veltīt šim, bet tas ir baigais ieguldījums, un plus pārējie jau arī trenējas, un tāpēc tur tā ļoti mānīgi varētu būt. Bet tiešām, es nezinu, kāds ir tas iemesls šādam lēmumam, bet kā jau tu minēji, katrs nosaka savus noteikumus, un tas jau nemazina to skriešanas prieku vai to ballīt ar skriešanas elementiem. Tā kā, pilnīgi par to aizdomāju. Pilnīgi noteikti, jo īstenībā jau arī ultramaratonu skriešana, sievietes tāpat, protams, ka šobrīd ir daudz vairāk nekā pirms 5 gadiem, bet tāpat tā iekļaušanās komunā prasa vēl arī tādu, tā kā emocionālo enerģiju, teiksim tā, emocionālos resursus, kā, piemēram, arī, kad es biju tikko Tenerife, bija ļoti nestandarta situācija, ka bija labierīcības, un pirmo reizi vīriešiem nācās stāvēt kaut kādu tur, 50 metru rindā, un dāmas mēs bijām kaut kāds 5 maksimums. Un tas vienkārši parāda to, cik arī maz mēs esam tajā kopienā, un ka vēl tā kā, neteiksim neņemt vērā, bet ka neveicināt pieteikšanos vai akurāt neizcelt vēl, ka mums ir abi pārstāvēti un nekur ir. Mēs esam priecīgi par abiem, teiksim tā. Tad, tas droši vien arī nepalīdz sajusties kā pilnvērtīgai daļai no tos kopienas, teiksim tā. Tieši tā. Un, ja kāds tagad klausās no vīriešiem un atkal viņi sūdzās par to, un
Bet mēs vienkārši aktualizējam tīri tikai tāpēc, ka mums ir šī sajūta. Un ja jau nebūtu šīs sajūtas, tad mēs par to nerunātu. Jā, jo arī tā nav sajūta. Pat tā kā tikai, un es arī vēl vienu piemēru varu pieminēt, ka, kad es skrēju Nicā pirms, man šķiet, 2 gadiem, stāvēju elites koridorī, un tur bija arī Džims Vomslijs un visi tā kā lielie vārdi, teiksim tā. Un tas komentētājs lūdza notupties visiem vīriešiem un palikt stāvus tikai sievietēm. Un, kad tas notika, mēs tur bijām tajā pirmajos kaut kādos 50 metros, kur bija tas koridors, tunels. Mēs bijām kaut kāds 10, 12 dāmas uz to visa vienkārši pūļa. Un skaidrs, ka mēs visus tur tā kā sasmaidamies, tur samājamies un viss pārējais tā kā iedot to. Tiešām to prieku un pateicību, ka jūs arī šeit esat, jo tas dod papildu tādu drošības sajūtu kaut kādā mērā un ka mēs esam šeit. Jā, un tas bija arī ļoti, ļoti aizkustinošs brīdis, un ka es biju ļoti pateicīga tam komentētājiem, kurš arī parādīja to tīri, vienkārši fiziski parādīja, ka hei, kur mums ir tikai 12 vai cik tur tās dāmas uz lērums vīriešiem, teiksim tā. Jā. Jā, es vienkārši uzskatu, ka par to ir jārunā, jo varbūt kāds pat par to vienkārši nav aizdomājies, ka tā mēs jūtamies vai ka tā ir. Un, ja mēs par to vairāk runāsim, mēs iedrošināsim vairāk dāmas piedalīties un tādā veidā mēs kļūsim arvien bagātāka skriešanas komūna, ultramaratonistu komūna. Un man šķiet, ka tas ir tikai skaisti. Šķiet, tavs garākais skrējiens ir pilnais UTMB, vai tā ir? Jā. Vai tev ir bijusi vēlme šķērsot nākamo 200 km robežu, varbūt piedalīties 24 stundu vai backyard ultra veida sacensībās? Es biju piedalījusies backyard ultra Covid laikā. Interesants formāts, bet laikam negluži priekš manis. Šobrīd kaut kā es neesmu domājis par distanču pagarināšanu vai tam līdzīgi. Jā, ir komfortabli tie 110, tie 170 vēl. Es gribētu noteikti vēl paskaidrot tās 100 jūdzes. Tagad kaut ko garāku pieveikti nav īsti, nācis prātā. Viņš vēl priekšā, rodas vēlme. Tev veids lieliski Vilkaču maratonā, Stirnupukos tieši tāpat lieliski. 3. gadu jau mēs piedzīvosim izturības skrējienu Dieva suns titula ieguvēju, nākamos ieguvējus. Vai tev ir bijusi, vai tu esi apsmadzeņojuši šādu domu, jo, protams, tur iekļaujas vēl viens šoseis skrējiens. Jā, precīzi. To es kaut kā sev galīgi nevaru samotivēt, lai darītu. Un, jā, tas formāts nav mans vismaz šobrīd, ne. Varbūt kaut kad vēlāk, bet arī šaubos, godīgi sakot. Jā. Tas 3. posms ir tas, kas tev šobrīd attur. Arī, jā, un cik kā man liekas, ir mazliet grūti arī, ja ir vēlme izskriet kaut kādas sacensības ārzemēs, tad ir mazliet grūti salāgot to ar vietējo skrējienu kalendāriem, un tomēr man šobrīd tie ārzemju skrējieni prioritāte kaut kādā ziņā. Jā, tie kalni. Jā. Būšana kalnos, gaudošana, iesūkšana sevī. Jā, pieminēji pieredzi iepriekšējos pasaules čempionātos taku skriešanā. Šogad nākamais starts. Ko tu sagaidi? Vai tev ir kaut kādas domas par to? Jā, man nav ilūzija, ka tas būs grūti. Kā atkal būs jādomā par kontroli laiku droši vien. Bet es noteikti ar tādu mazliet tādu izteiktāku cīņas sparu iespējams metīšos šajā iekšā. Jo, jā, īstenībā runājot par čempionātiem, ka tur es mazliet vairāk skatos uz to skrējienu kā sacensību, nekā tikai piedzīvojumu, baudu un vispārējo. Tā elementa dēļ, ka mēs esam komanda, nacionālā izlase un vispārējais. Un, jā, un noteikti tas ir plānā kaut kur vēl topošāk, padomāt par to karstumu, kā tiešām sagatavoties un ko darīt, kad ir atkal tā pārkaršana potenciāli un tam līdzīgi. Tā kā, jā, bet es jūtos tiešām ļoti labi, spēcīga, varoša un, jā, ja nekas nenoies greizi, tad, jā,
tāda arī stāšos uz startlīnijas. Noteikti turēsim īkšķus. Paldies! Kas būtu tas ieteikums vai vienkārši padoms kādam, kas tagad domā par to, vai piedalīties kādā taku skrējienā, braukt uz ārzemēm, vai izdosies, vai neizdosies? Kā tu iedrošinātu, pamēģināt? Man šķiet, ka tas vienmēr ir tik ļoti individuāli, ka man liekas, ir vērtīgi pašam priekš sevis tiešām saprast, kāpēc tu to dari, un kā to motivāciju nostiprināt. Jo skaidrs, ka būs grūtie brīži, vienalga, vai tas ir Stirnabuks, 10 km vai ultramaratons kalnos. Lai ir vienkārši tie pāris vārdi vai vārds vienalga, pie kā pieķerties tajos grūtajos brīžos, kas tev atgādina par to, kas ir tas, kāpēc tu šo dari. Tieši tā. Kā visiem arī tev gribu jautāt, tavuprāt, ar ko ultramaratonists atšķiras no citiem? Ultramaratonisti, man liekas, ir tādi, kuri tomēr ir mazliet tādi dabas bērni kaut kādā ziņā. Un arī tādi priekpilni, bet rūdīti cilvēki, kuri spēj novērtēt vienkāršās mazās lietas un tajā pašā laikā arī apzināti sevi ielikt situācijās, kur būs sāpes. Un tā kā pieņemt to. Tādi dzīves tvērēji kaut kādā mērā. Jā, ņemt to visu ar vērienu, visu, kas nāk. Jā. Lieliski. Noslēdzošais jautājums par dziesmu, kuru tu ieteiksi ultraspēka dziesmu playlistē, vai tu vispār klausies mūziku skrienot kādreiz? 95% nē. Jā, ja tas ir laiks, kad es arī tiešām pabūstu ar sevi. Es zinu, ka man tas strādā kā dopamīna deva pamatīgi. Varbūt es kādreiz to izmantoju ultramaratonos. Bet, jā, lielākoties tā ir vienkārši tā iespēja parunāties ar sevi un izveidināt prātu. Jā. Kāda būs dziesma? Jā, tā dziesma, es viņu nekad neesmu klausījusies skrienot, godīgi sakot, bet man ļoti sasaistās arī šī dziesma ar kopumā tādu ultramaratonistu garu varbūt un to, kas tur notiek. Tā ir tā dziesma Elpo, kuru dzied Renārs Kopers. Un tā ļoti man tuva dziesma kaut kādā mērā, kur tur ir arī tā dabas esence un tāda vienkāršība un tā ļaušanās dzīvei. Tiek ielikta un noteikti varam paklausīties un iedvesmoties. Liels paldies, ka tu dalījies savā ultraspēka stāstā. Mēs noteikti lepojamies. Es domāju, es varu runāt ne tikai par sevi, bet es domāju arī par citiem skrējējiem un latviešiem, kas noteikti lepojās ar taviem sasniegumiem gan šeit pat, gan ārzemēs. Mums vienmēr liels prieks redzēt un pēc tam dzirdēt šos stāstus, kā tev ir veicies, tas noteikti iedvesmo. Un tu pieminēji to, ka tu katrā skrējienā pieglabā tos prieka brīžus, ko pēc tam attīt un varbūt atcerēties brīžos, kad ir grūtāk. Es tev novēlēju tev patiešām daudz šo prieka brīžu, ko atskatīties un lai vēl daudz skrējienu, kurā savienoties ar dabu. Un paldies un noteikti tiekamies ultrās, vai ne? Jā, sarunāts. Paldies tev!